ar Borisa un Ināras Tetereva fonda atbalstu. Jau pasen atpakaļ 2000. gadā Valmieras adventistu draudzē radās doma, ka Valmieras bērniem ir vajadzīga palīdzība. Palīdzība ir vajadzīga tiem, kuriem ģimenē ir sociāli maznodrošināta situācija, un ka būtu vajadzība Valmierā atvērt bērnu zupas virtuvi. 2000. gada martā nodibināja biedrība Kristīgās žēlsirdības centrs, kurā apvienojās 18 biedri, un laika gaitā radās situācija, kad saprata, kad ir vajadzīgi palīgi. Un tādā veidā uzaicināja pārējās Valmieras draudzes, un biedrībā iestājās vēl arī Valmieras luterāņu draudzes pārstāvji un baptistu draudzes, un arī līdz šim brīdim biedrība atbalsta citas draudzes, kas ir Valmierā. Pirmo zupu izvārīja augusta mēnesī, iesākām ar 25 zupas porcijām. Šī gada pavasarī bija jau 130 bērni no Valmieras maznodrošinātām ģimenēm, kas apmeklēja šo mūsu zupas virtuvi. Katru launazīmi mēs iesākam ar lūkšanu. Un viņi saprot, ka tas ēdiens, ka tas nav viņa nopelnīts, ja, bet kāds par to ir gādājis un rūpējies. Un mēs viņam sakām, tie kādi konkrēti cilvēki, bet principā viņiem jāsaprot, ja, ka tas ir debesu tēvs mums visiem, kas par mums gādā un rūpējās. Un tad ir tā fēni, ja, ka viņi tomēr apvalda savas tās palaidnības, ja, un pateicās par šo ēdienu. Tāds īsts brītiņš, ja, pēc tam viņi atkal skrien un daudzās. Bet katrā ziņā, es domāju, šis brītiņš pirms launaga baudīšanas viņiem liek saprast, ja, maizes vērtību.